cik augļus un dārzeņus vajadzētu apēst. Lai sajustu ēdiena garšu, mums uz mēles ir apmēram 2000 garšas kārpiņas. Tās ar receptoriem uztver un rada garšas sajūtu. Mēles gals uztver saldu garšu, tāpēc mums patīk nolaizīt kārumus. Mēles malas uztver sāļu un skābu garšu, bet dziļākā mēles daļa uztver rūgtu garšu. Ēdienreizi ļoti svarīgi sākt ar dārzeņiem, nevis ar augļiem, jo tiklīdz mēs atpazīstam saldo garšu, var būt, ka dārzeņi nevisai patiks. Par spīti tam, ka ogas un augļi mums bieži garšo labāk, jāatceras, ka uzsvars tomēr jāliek uz dārzeņiem. Tas ir svarīgi, jo dārzeņi kopā ar olbaltumvielām rada sāta sajūtu, mēs nepārēdamies un neveidojas liekais svars. Dienā mums jāpēd 3 dārzeņu, 2 augļu un ogu porcijas. Viena porcija ir tik liela, cik katra ēdāja sauja. Vasarā, ogu, augļu un dārzeņu laikā dienā vajadzētu šos labumus apēst vismaz 5 porcijas, lai uzkrātu vērtīgās vielas ziemas periodam. Var izvēlēties arī citu veidu, kā noteikt nepieciešamo dārzeņu daudzumu katrā ēdienreizē. Atvēli pusi šķīvja dārzeņiem. Viens no priekšnosacījumiem, lai ziemā sevi pasargātu no saslimšanas, ir regulāra vitamīnu un minerālu vielu uzņemšana. Un to var izdarīt, ēdot dārzeņus, augļus un ogas.